Sveicieni no Jūrmalas centrālās bibliotēkas kanāla TV Jūrmala skatītājiem. Ļoti priecājamies, ka varam šogad tikties ar jums arī televīzijas ekrānos un informēt jūs par gaidāmajiem notikumiem februārī mūsu bibliotēkās. Paši mazākie lasītāji varēs atrast atbildi uz jautājumu, vai grāmatai ir knābis. Un 3. februārī 12. satikties Jūrmalas centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļā uz ģimenes rītu pie Ūpīša. 6. februārī 12. būs iespēja satikt bērnu grāmatu ilustratori Agiju Staku izstādes Rūķu zemei vārti vaļā atvēršanā. Izstādi varēsiet apskatīt līdz 28. februārim. Kauguru bibliotēka gaidīs mazos lasītājus uz pirmo tikšanos 5., 7., 8., 9. februārī 11. Bet 12. un 16. februārī Kauguru bibliotēkā 10. ir iespēja piedalīties sociālās iniciatīvas TET skoliņa bērniem aktivitātēs Ričijs Rū un internets. 9. februārī 16. Imanta Ziedoņa ķemeru bibliotēka sveiks 2023. gada čaklākos lasītājus. Jauniešus, kuriem patīk fantāzija pasaule un angļu valoda, aicinam 9. februārī 17. uz spēļu vakaru Jūrmalas centrālajā bibliotēkā jauniešu telpā. Tas īsumā par aktivitātēm mūsu jaunākajiem apmeklētājiem, bet tagad pastāstīšu par pasākumiem pieaugušo auditorijai. 9. februārī 17. Kauguru bibliotēkā būs saruna ar dzejnieku, kura pseidonīms ir Andris Bērziņš. 14. februārī 17. Jūrmalas centrālajā bibliotēkā tikšanās ar jūrmalnieci, rakstnieci, radiopersonību Līvu Guļevsku. Sarunā par viņas jaunāko grāmatu Sirdspuksti. Pasākumā piedalīsies grāmatas varoņi. Rakstnieks Jānis Lejiņš, mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis un profesors, grāmatu autors Valdis Segliņš. Bibliotēkās notiek ne tikai pasākumi, bet arī tās jūs iepriecina ar jaunām izstādēm. Kauguru bibliotēkā no 2. februāra līdz 28. martam būs mākslinieces Agneses Čamanes gleznu izstāde Tur ārā. Savukārt ķemernieces Allas Bļinovas mākslas darbu izstādi iespējams apskatīt ķemeru bibliotēkā no 5. februāra līdz 5. martam. Aktuālo informāciju par jūs interesējušiem pasākumiem meklējiet Jūrmalas bibliotēkas sociālajos tīklos un kanālā TV Jūrmala. Gaidīsim ciemos!